Sestdiena. Kurš samainīja šo dienu? Vai tas bija Dievs? Nē. Vai tas bija Jēzus? Cilvēks saka, ka Jēzus... Nē, viņš to nedarīja. Cilvēks saka, ka tie noteikti bija apustuļi. Nē, tie nebija apustuļi. Bībele man un maniem draugiem to pasaka, ka tas ir tikpat skaidri redzams kā deguns jūsu sejā. Kad mēs apskatām šos lieliskos pareģojumus, mēs visi piekrītam katram punktam. Bet kad mēs nonākam pie šī, viņi saka, ups, bet ups nederēs. Antikrists samainīja dienu. Un mans draugs, kurš šodien ir šeit, nāks un lasīs. Misters Vince Morton. Viņš nāks un lasīs no oficiāliem rakstiem, ko viņi sauc par Svēto Romas katoļu baznīcu. Paklausies šo. Tie ir pāvestu un citu Romas katoļu līderu neviltoti apgalvojumi. Mūsu mīļais tēvs pāvests Leo 13. teica: mēs ieņemam uz šīs zemes visvarenā Dieva vietu. Mūsu mīļais tēvs pāvests Gregors 7. teica: pirmais, ka Romas katoļu baznīcas dibinājis tikai un vienīgi kungs. Otrais, ka vienīgi Romas pāvests tiek pamatoti saukts par universālu. Trešais, ka viņš vienīgais var iecelt bīskapus vai atjaunot tos. Ceturtais, ka visiem prinčiem jāskūpsta vienīgi pāvesta kājas. Piektais, ka viņam likumīgi ir atļauts gāzt imperatorus. Sestais, ka viņa lēmumus neviens nedrīkst pārskatīt, un viņš viens pats var pārskatīt visu pārējo lēmumus. Septītais, ka viņu neviens nedrīkst tiesāt. Astotais, ka Romas baznīca nekad nav kļūdījusies un saskaņā ar svētajiem rakstiem tā nekad nekļūdīsies. Esmu vairāk kārt piedāvājis $1000 ikvienam, kurš var man pierādīt vienīgi no Bībeles, ka man būtu pienākums svētīt svētdienu. Bībelē tāda likuma nav. Tas ir vienīgi svētās katoļu baznīcas likums. Bībele saka, piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Katoļu baznīca saka nē. Ar savu dievišķo spēku es atcēlu sabata dienu un pavēlēju jums svētīt nedēļas pirmo dienu. Un lūk, visa civilizētā pasaule apņemas godbīgi paklausīt svētās katoļu baznīcas pavēlēm. T. Enright, CSSR, Redemptoral College lekcijā Haufordā, Kanzasā, 1884. gada 18. februārī. Katoļu baznīca vairāk kā 1000 gadus pirms protestantu pastāvēšanas, pateicoties viņas dievišķajai misijai, pārcēla dienu no sestdienas uz svētdienu. The Catholic Mirror, 1893. gada 23. septembris. Jautājums, kura ir sabata diena? Atbilde, sestdiena ir sabats. Jautājums, kāpēc mēs ievaram svētdienu sestdienas vietā? Atbilde, mēs ievērojam svētdienu sestdienas vietā tāpēc, ka katoļu baznīca Laudiķijas koncilā 336. gadā pārcēla svētīšanu no sestdienas uz svētdienu. The Converter's Catechism of Catholic Doctrine, 50. lapuse, Peter German, Londona, 1934. gads. Jautājums, vai jums ir kāds pierādījums, ka baznīcā ir vara iekārtot svinamās dienas? Atbilde. Ja viņai nebūtu tāda vara, viņa nebūtu varējusi izdarīt to, kam visi modernie ticīgie piekrīt.
Viņi nevarētu aizvietot sestdienas svinēšanu ar svētdienu, pirmās nedēļas dienas svētīšanu. Svētās dienas maiņai nav nekāds pamatojums svētajos rakstos. The Doctrinal Catechism, 174. lapuse, Stephen Keenan. Uz zemes ir tikai viena baznīca, kurai ir tiesības vai kāds pretendē uz varu izdot likumus, kas ir saistoši sirdsapziņai, saistoši Dievu priekšā un par sodu elles ugunīs. Piemēram, svētdienas institūcija. Kādas tiesības ir jebkurai citai baznīcai ievērot šo dienu? Jūs atbildat pamatojoties uz 3. bausli. Pāvestība izmainīja 4. bausli un nosauc to par 3., kas saka: piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Bet svētdiena nav sabats. Jebkurš skolnieks zina, ka svētdiena ir nedēļas pirmā diena. Esmu vairāk kārt piedāvājis $1000 ikvienam, kurš ar Bībeli vien pierādīs, ka svētdiena ir diena, kuru mums ir pienākums ievērot. Un neviens nav pieprasījis naudu. Tā bija Svētā Katoļu baznīca, kas nomainīja atpūtas dienu no sestdienas, kas ir 7. diena, uz svētdienu, nedēļas pirmo dienu. T. Enright CSSR lekcijā, kas nolasīja 1893. gadā. Paldies, bīskap!